Bioloģisko atkritumu šķirošana, protams, no vides viedokļa tas ir saprotams mērķis. Vēl viens tāds papildus stimuls iedzīvotājiem šķirot atkritumus ir cena. Proti par šiem atkritumiem, atkritumu izvešana ir jāmaksā mazāk, pa 40%. Jā. Cik tas izdevīgi iznāk kopumā? Tātad, pirmkārt, uzreiz jāatzīmē, ka šķirot ir izdevīgi, tāpēc arī ir tas fiskālais stimuls, proti lētāk. Ja? Tātad, ja 1 kubikmetrs aptuveni izmaksā ap 20 nešķirotie atkritumi, tad šeit sanāk 12. Ja? Un kas ir vēl, nama apsaimniekotāji un māju pārvaldnieki var arī paskatīties, kādā veidā regulēt biežumu. Ja? Mēs esam mīkstinājuši biežumu, izvešanas biežumu, līdz ar to caur to vēl var cilvēki iekonomēt. Jā, vēl viens variants iekonomēt būtu tādā veidā, ka, teiksim, sadzīves atkritumiem tiek samazināts tas konteineru daudzums un savukārt bioloģiskie atkritumi tiek pievienot. Jo pretējā gadījumā jau iznāk tā, ka tā cena nemainīsies pēc būtības. Ja jums paliks tie paši sadzīves atkritumu konteineri un klāt pievienosies bioloģiskie, labi, lai viņi ir lētāki, bet cena jau no tā nemainīsies. Tieši tāpēc arī es runāju par to biežumu, ka mēs sadzīves atkritumus, ja mēs šķirojam, izvedam retāk, tādējādi maksāja mazāk. Ja? Un šeit šis atkal ir ļoti stipri atkarīgs no tā pārvaldnieka, kas pārvalda māju, un no cilvēkiem, kas tur katrā mājā dzīvo. Ja? Un nošķirojot, sanāk pamatīgi ietaupīt. Protams, nākamais solis vai tālākas nākotnes solis būtu virzīties līdzīgi, kā mums ir ar plastmasu un ar papīru, proti bez maksas, ja tas sauktos tas nulles tarifs. Šobrīd spēkā esošā likumdošana, kas ir Saeimas līmenī, vēl nepieļauj šādu atlaidi. Ja? Bet redzēsim īstenībā ļoti daudz, ko arī noteiks šī vasara tie rezultāti, kā mums veiksies Rīgā un citās pašvaldībās. Ja? Iespējams, tur būs jāveic korekcijas virknē saistošo aktu.